ir ķerīgo galu. Dievs kungs ir mūsu stiprā pils, kur vētas varam tēties. Augsts palīgs, kas mūs nepiedils, pie kā mēs varam ķerties. Tā. Pagaid, nu, un gaismām tagad ir kā? Es nezinu. Nu, ir kāds pie gaismām? Jā. Nu, te īsāk sakot, ir karogs. Tas tur. Es uzvilku to karogu. Hitlera dzimšanas dienā man atnāca 3 vīri pateica, lai es noņemu. Jūs varat to saprast? Tas ir tas karogs, kas bija, ko mēs bija izkāri šeit. Man liekas, ka fiksi vajag vākt nost tev uzreiz. Tagad jā, taisnība. Ko viņš tas torčītas, tas karogs? Latvijas zeme. Nu, vismaz liecina to brīdi, kaut vai uz tās sienas, jā. Pirmkārt, es viņu neabonēju, tāpēc, ka tā ir žīdu bolševika avīze. Un otrkārt, lieciet man mierā. Jā, tas būtu labi, ka tā paiešana garām atkal sasauktos ar to iepriekšējo paiešanu garām. Beigās man viņiem bija jāpasaka, ka tā ir žīdu bolševiku avīze, un ka es tādas avīzes neabonēju. Ko jūs sakāt par Nirnbergas tribunālu? Es saku, ka tas ir pētīgi tribunāls. Aizmirstiet to tribunālu. Tas ir mēsli, tie ir mēsli. Viss, kas redzams izrādē, ir aktiera paša sameklēts. 3 dažādu cilvēku dzīves stāsti, katrs cīnījies citā frontes pusē. Latviešiem briesmīgi vienmēr patīk izskaistināt savu vēsturi. Un es neesmu nekad īpaši ticējis nekādām šitām oficiālajām versijām. Ne vienos, ne otros, ne trešos laikos, ne arī tagad. Nu, es piedāvāju, ka taisīt to izrādi par to, ka Latvija ir beigusi pastāvēt. Nu, ka būtībā tas tāds tā kā nekrologs latviešiem šitā, ka viss tā izrāda ir. Nu, īstenībā kaut kā tam līdzīgi viņi jau arī izskanēs jebkurā gadījumā. Nu, tas vēstījums apmēram tāds arī būs apmēram. Nu, žēlīgs par žēlīgu.